lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no apustuļa Pētera 1. vēstules 1. nodaļas. Un ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienes, bet pēc katra darbiem, piesaucat kā tēvu, tad dzīvojiet bijībā jums nolikto svešniecības laiku, apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu, jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus, nevainīgais un neaptraipītais jērs. Viņš bija paredzēts jau pirms pasaules radīšanas, bet tuvojoties pēdējam laikam tapā atklāts jūsu labad, kas caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu augšām cēla no mirušajiem un deva viņam godību, tā ka jums ir ticība un cerība uz Dievu. Būdami paklausīgi patiesībai un šķīstījuši savas dvēseles neviltotā brāļa mīlestībā, mīliet cits citu no sirds pastāvīgi, jo jūsu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Āmen. Mēs Tev, Kungs un Dievs, pateicamies, ka Tu arī mums šodien dāvā šo dzīvo vārdu. Mēs lūdzam, lai tas krīt dziļi mūsu sirdīs un nes labus augļus. Svētī mūs patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Bībeles pētnieki saka, ka visticamāk apustuļa Pētera 1. vēstule ir bijis kristības prediķis. Toreiz kādi cilvēki bija iepazīstināti ar kristīgo vēsti, un viņi bija saņēmuši svētās kristības sakramentu. Šie jaunie Dieva bērni nostājas uz jauna ceļa, un apustulis Pēteris sniedz viņiem ceļa maizi, vēl uzsverot un atgādinot tās patiesības, kas tagad ir kļuvušas par viņu dzīves realitāti. Šī apustuļa Pētera vēstule ir ļoti īpaša. To lasot mūsu šīs dienas prediķim izvēlētās Dieva vārdu rindas, pārņem sajūta, ka apustulis Pēteris jaunajiem kristiešiem vēlas dāvināt visu atziņas un gudrības pilnību, kuru mēs atrodam Kristū. Viņš saviem garīgajiem bērniem vēlas dot to vērtīgāko, to labāko, no visu, kas viņiem dzīvē noderēs. Tāpēc, lasot šīs dienas prediķa tekstu, ir grūti izcelt kādu tēmu, kas būtu īpašāka par citām. Tās visas veido vienu skaistu veselumu, vienu brīnišķīgu vēstījumu, kas ir noderīgs arī mums šodien. Pēteris saviem garīgajiem bērniem ir devis visu to labāko. Arī apustulis Pāvils reiz Efesas draudzes vadībai sacīja: neko, kas jums noderīgs, neesmu noklusējis, bet jums to sludinājis un mācījis. Un tāpat arī es, sludinādams un mācīdams, gribu jums dot to labāko un vērtīgāko. Jā, varbūt es dažkārt nevarēšu izteikties tā, kā es to vēlos, vai tā, kā jūs to vēlaties, bet mērķis man ir tikai viens – pasludināt Jēzu Kristu. Pasludināt viņu, kurā jums ir viss ticībai un dzīvei vajadzīgais. Un lai arī visa šī apustuļa Pētera vēstule ir liels dārgums, ar kaut ko jau mums šodien ir jāsāk. Apustulis Pēteris iesāk ar to, ka kristītie un ticībā ievadītie ar Dievu iegūst pavisam
jauna veida attiecības. Dievs vairs nav svešinieks, tālais un nepazīstamais Dievs. Varbūt pavisam izplūdis Dieva tēls, kuru katrs ir iekrāsojis savās krāsās. Nē, jaunā piedzimšana kristībā ir ielikusi viņus jaunā realitātē. Dievs nav tas tur Dievs, bet jūsu Dievs, kur jūs tagad drīkstat uzrunāt kā savu tēvu. Kāds irākiešu izcelsmes bīskaps, kas padziļināti izprot tuvo austrumu valodas un kultūru, norāda, ka Jēzus mūsu tēvs lūgšanu jeb tēvreiz saviem mācekļiem mācīja aramiešu valodā. Ne ebreju valodā, bet aramiešu valodā, kas toreiz bija ikdienas sarunu valoda. Un ja tas ir tā, tad šis bīskaps saka, ka Dieva uzruna pat nav tēvs, bet gan vēl ciešāk, vēl tuvāk tā sauktajā mīlinājuma formā. Mūsu tētīt, kas esi debesīs. Arī mūsu dziesmu grāmatā daudzās dziesmās šī mīlinājuma forma ir atrodama. Piemēram, nāc visur mani svētīt, ak mīļais debes tētīt, dod tavus vārdus saprast un debes ceļu atrast. Vai arī kādā citā dziesmā, nāc mīļais kungs mūs svētīt, dod žēlastību tētīt. Tāpēc šie vārdi mūsu tēvs debesīs ir jāpiepilda ar dziļi izjustu maigumu un mīlestību, kas ir apņemts ar Dieva bērnu prieku un brīvību. Viena lieta, ka mēs Dievu drīkstam uzrunāt, bet mums ir jāsatver tas, kā mums to darīt. Iepriekš minētais bīskaps saka, ka Jēzus mūs māca ar Dievu runāt mazāk formāli, tā kā mazs bērns runā ar savu tēvu, brīvi un neformāli. Ir jau pasaulē atrodami dažādi pārspīlējumi, kur kādi tēvi prasa, lai viņus uzrunā kā visaugstos kungus. Bet tas tā nav mūsu attiecībās ar Dievu. Jo Jēzus jau varēja tēvreiz mācīt pavisam citādākā veidā. Bet ievadot savus mācekļus un arī mūsu ticības dzīvē, viņš iedrošina un saka, ka tad, kad tu nāc Dievu priekšā, tad lūdzu piebremzē ar visām formalitātēm. Caur svēto kristību un savienošanos ar manu nāvi un augšām celšanos, tu esi no jauna piedzimis. Tu esi Dieva bērns un nesaki vairs uz Dievu. Tas kungs, bet mans tēvs, mīlinājuma formā tētītis. Kā Jēzus uzrunā Dievu kā tēvu, tā arī mēs nostājamies Jēzum blakus un sakām, Dievs, tu esi mans tēvs. Un ziniet, kāda šai patiesībai ir vislabākā ticības apliecība? Tā ir šāda. Mēs vairs neskatāmies pa labi vai pa kreisi un neklausāmies, kā kāds cits māk labi lūgt Dievu. Kur kāds māk sacīt skaistas, elpu aizraujošas lūkšanas, kur mums liekas, tie gan ir vieni pareizi vārdi, ka tagad Dievs viņu dzird un lūkšanu uzklausīs. Bet es jau reiz esmu sacījis un to atgādināšu atkal un atkal. Lūkšanas spēks vienmēr ir tajā, kas šo lūkšanu uzklausa, nevis tas, kas to saka. Tāpēc dievbērnības balss, kas skan uz Dievu tēvu, ir vislabākā. Mums nav jāliek uzsvars uz lūkšanā izsacītajiem vārdiem, bet gan uz to, kas mēs esam un kas Dievs ir priekš mums. Un ja jau mēs citreiz savu bērnu vajadzības nolasām no viņu sejas izteiksmes, tad cik daudz vairāk visavarenais Dievs, mūsu Tēvs debesīs, kas pazīst katru mūsu nopūtu un vaidi.
Un šeit jau var norādīt arī to, ko daudz Dieva bērni ir piedzīvojuši. Ka reizēm ir tā, ka tu pat kādu lietu neesi nosaucis vārdā, un tā jau pie tevis kādā brīnumainā veidā atnāk. Bet tā jau neatnāca pati. Tā nāca no mīlošā Dieva Tēva sirds, kas redz visas mūsu vajadzības, un viņš spēj mums dot gan dienišķo maizi, gan arī dienišķās kūkas. Līdz ar to, ja nu tiešām mēs vēlamies stiprināt savu lūgšanu dzīvi, tad sacīšu atkal, mums nav jāiemācās kādi pareizie vārdi. Mums ir arvien jāmācās un jāapzinās, kas mēs Dieva priekšā esam. Lūgšanas jautājums ir identitātes jautājums. Jāapzināmies, kas mēs esam un ko mēs patiešām Dievam nozīmējam, tad lūgšana dzīve ir uz 100% piepildīta. Un varbūt, ka šeit ir taisnība kādam kristietim, kas ir sacījis, ka Dievs viņu ir atbrīvojis no visām lūgšanām. Viņš saka, ka nemaz vairs tā īsti nelūdz Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš apzinās, ka Dieva roka ir pār viņu un debes Tēvs par viņu ir nomodā. Un tad kādreiz, ja nu ir jālūdz, tad viņš saka vienu ļoti, ļoti spēcīgu lūgšanu. Un ziniet, kāda tā ir? Tēvs, tavs prāts, lai notiek. Jā, ja nu arī jūs gribat sacīt pašu spēcīgāko lūgšanu pasaulē, tad sakiet, debes Tēvs, tavs prāts, lai notiek. Un ar prieku un paļāvību dodieties tālāk un ziniet, ka arī notiek Dieva labais prāts. Tā nu šī sajūta, ka mums Dieva priekšā, lai kaut ko saņemtu, viss ir pareizos vārdos jānosauc, ir nepareizi. Es būšu kaut ko aizmirsis lūgt, un tad Dievs to nedos. Ja mēs paliekam attiecībās ar viņu, tad viņš dos to, ko mums vajag, un nedos to, bez kā mēs varam pilnībā iztikt. Un tad jau kādreiz pārņem sajūta, ka Dievs nedod tāpēc, ka es neesmu kaut kā pareizi lūdzis. Bet tā tas nav. Dievs lasa lūgšanu aiz mūsu vārdiem un ļoti labi zina, ko vēlamies. Bet te jau ir tas jautājums, vai mēs vienmēr zinām, kas ir tas, kas mums ir tas labākais. Tā nu mums dažkārt nākas mācīties šajā ticības skolā, kurā reiz mēs nonākam līdz brīdim, kad ticībā un priekā varam sacīt: Tēvs, tavs prāts, lai notiek. Bez visiem mūsu paskaidrojumiem un papildinājumiem. Vienkārši mēs neko nepaskaidrojam, jo Dievs tāpat visu zina, bet mēs sakām kaut vai šādi: Debes Tēvs, tu visu tāpat redzi, zini un saproti. Tavs prāts, lai notiek. Un viss. Mēs laižam sevi vaļā un atbrīvojam no lūgšanu mokām, domājot, ka visu atrisina pareizie vārdi vai to daudzums. Tātad uzklausītas lūgšanas sākums nav atrodams pareizos vārdos, bet identitātē, saprotot, kas mēs esam un cik vērtīgi mēs Dievam esam. To arī toreiz apostols Pēters norādīja. Jūs esat Dieva bērni, kristībā no jauna dzimuši. Jūs drīkstat Dievu piesaukt kā savu mīļo tēvu. Jūs vēl neatrodaties tēva mājās, bet esat šajā pasaulē, svešniecībā, kur ir bēdas un ciešanas, kur katras sāpes mums atgādina, ka neesam vēl tēva mājās. Šī pasaule reiz tikai sasniegs savu piepildījumu. Mēs esam ceļā, ejot cauri šai grēka samaitātajai pasaulē. Esam uz šaurā ticības ceļa, bet pietiekoši plata, lai varētu izturēt līdz galam.
Un citreiz ir tik grūti un smagi, ka šajā svešniecības laikā pat Dievs, kur es it kā varu uzrunāt par kā savu tēvu, šķiet kā svešinieks. Un tad, pēc tāda ievada, apostols Pēteris atgādina pašu svarīgāko. Viņš liek to mums katram kā atgādinājumu un iedrošinājumu. Viņš norāda, kāda ir mūsu vērtība Dieva priekšā. Viņš saka, jums ir jāapzinās, ka ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu, jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus, nevainīgais un neaptrēpītais jērs. Mūsu dievbērnības, mūsu jaunās identitātes pamatā ir Kristus krusts, Dieva pienestais upuris, kuru viņš nekad nevar aizmirst. Jo pat augšām cēlies un atbrīvojies no nāves valgiem, Kungs Jēzus ir atbrīvojies no visa cita, izņemot no naglu rētām rokās un kājās un no dūtās ķēpa brūces sānā. Šis Kristus upuris Dieva priekšā paliek mūžīgi, bet tam ir jābūt par atgādinājumu arī katram no mums. Es kā Dieva bērns esmu dārgi atpirkts ar Kristus dārgajām asinīm. Mana vērtība ir pielīdzināma Dieva dēla dzīvībai un nāvei. To var tā viegli nosaukt vārdos, bet grūti aptvert. Bet mums katram to jāatceras tieši dzīves grūtajos brīžos, lai ticība vairotos un nākt apziņa, ka Dievs ir par mani un viņš nav pret mani. Un tad pienākot pie lūgšanas, es atceros, ka svarīgs ir nevis tas, ko es mēģinu lūgt ar kaut kādiem pareiziem vārdiem, bet gan tas, ko Dievs manis labā ir darījis. Lūk, tas ir svarīgi, mierinoši un iedrošinoši. Kur mūsu ticības skatiens paliek pie Kristus krusta, tur ar pārliecību mēs katrs varam sacīt: Debes Tēvs, Tavs prāts, lai notiek. Un tas arī notiek. Debes Tēvs ir par mums, jo viņš ir bijis priekš mums Kristus pienestajā upurī. Āmen.